Šobrīd viena no lielākajām problēmām Latvijā ir imigrācija. Mūsu studijā šodien ciemojas socioloģijas profesors Grilbārs. Profesor, ko jūs domājat par šo jautājumu? Man ir viena teorija. Latviešu migrācija ir saistīta ar globālo sasilšanu. Zeme tuvojas saulē par dažiem centimetriem katru gadu. Tas izraisa gaisa sasilšanu. Mēs to nejūtam, bet smadzenes jūt. Siltā gaisa masas spiež uz cilvēka prātu, līdz viņš sāk rīkoties neapzināti. Piemēram, pēkšņi grib pārcelties. Un man pat ir ideja, kā ar šo efektu cīnīties. Vajag izstrādāt un sākt ražot speciālus cepurus, kurās būs iebūvēts kondicionieris, kas atvēsinās smadzenes. Un līdz ar to... Apstājies! Jūs mani saucāt? Es te nevienu citu neredzu. Tik tiešām. Vēlreiz, uz kurieni jums vajag? Uz Kapibāru ielu. Bet te taču nav tādas iela. Atvainojiet. Jā? Čau, maigoni. Kas Anglijā jauns? Pie mums? Algas pazeminās, cenas aug, vārdu sakot kā parasti. Nopietni! Tepat par ārsta bezmaksas apmeklējumu jāmaksā. Es nejokoju. Jā, laikam drīz arī prom braukšu. Labi, klausies, es tagad pie stūres. Es tev atzvanīšu. Čau. Piestāj šeit. Bet te taču nav nevienas mājas. Es labāk zinu. Ev, dēliņ! Aizbraukt no Latvijas tu, protams, vari. Bet vēlāk tu to skārbi nožēlosi. Koordinātes? Mans koferis! Kā pārāk?
Cam. O, Žani, nu ko? Izpildīji mājas darbu latviešu valodā. Jā, kungs! Ko iemācījies? Jā, kungs! Un vēl? Jā, kungs! Jo, heidi. Pēterī, gulagerēn dei laikam begin. Ā, gulē, akaškamlā!